Daudz no jums noteikti esat dzirdējuši tos stāstus, kad mācītāji dalās, ka viņiem nācās atstāt savu labo karjeru, savu labo biznesu, lai nodotos pilnu laika kalpošanai. Bet man vienmēr tādās situācijās gribās uzdot jautājumu, kāpēc? Kāpēc tev tas bija jādara? Kāpēc tev bija jākļūst par slogu šiem ticīgajiem šai draudzei, ja tev viss tik labi bija un viss tik labi sanāca? Jo arī es šobrīd esmu pilnu laika kalpošanā, bet es strādāju par pārdevēju. Un daudz no jums esat pilnu laika kalpošanā. Vismaz, ja jūs sekojat Kristum, mēs kalpojam viņam ik brīdi, ik dienas, katrā mūsu dzīves situācijā un solī. Ne tikai tad, kad mums kāds par to maksā. Un es zinu, ir tas sentiments, ka cilvēks ir tiešām patiesa kalpotājs, ja viņam par to maksā, ja viņš nedara citu darbu. Bet tās ir muļķības. Tad jau Pāvils nekad nebija patiesa kalpotājs vai mācītājs vai apostols, jo viņš pats strādāja ar savām rokām un ieteica arī citiem draudzēs, lai viņi uzskata to par godu, ka viņi var godīgi strādāt un ka svētīgāk ir dot nekā ņemt un pieprasīt sev. Tad šis liekas interesanti tāda situācija. Ir daudz arī, kas tiek mudināti. Mēs ļoti gaidām, kad šis cilvēks varēs iet pilnu laika kalpošanā. Un tad tas ir tas ceļš, bet tas ir veids, kā tiek izveidotas karjeras. Ja? Kad tava kalpošana kļūst par tavu karjeru, kur tu varēsi nopelnīt, kur tu varēsi uzturēt savu ģimeni, tad jau tas ir darbs, nevis kalpošana. Bet Bībele saka, lai draudzes vecie draudzēs nav kā tādi, šie priekšnieki nav kā tādi, kas uzkundzēs, kas valda pār viņiem, bet kas kalpo. Un ja tu kalpo, tad tev par to nemaksā. Lai gan Bībele arī iedrošina, ka tos, kas jums kalpo ar vārdu, vajag viņiem pateikties arī finansiāli un gādāt par viņiem, lai viņiem nebūtu grūti, lai viņi varētu darīt šo savu darbu, bet nekur nav rakstīts, ka vajadzētu mācītāju vai kādu veco visai draudzēji pilnvērtīgi uzturēt visu viņu atlikušo dzīvi un kur vēl runājot par visiem tie pārējiem darboņiem. Padomājiet par šo.